Kaimiņš, kurš savā uzrunā ir arī minējis tādu lietu, ka vienkārši tekstā jautājis, kāpēc mēs nevaram iesēdināt Lembergu. Nezinu, ko viņš domās ar mēs, bet vai jums ir komentārs uz šo publisko paziņojumu? Nu, ko Kaimiņš nekam nederīgs aktieris, kam nebija vajadzīgs uz teātra skatuves un nebija vajadzīgs skatītājiem, atradis citu politikas kā šova skatuvi, kas ir Saima. Viņš tur ievēlēts, neko viņam nevar pārmest, tas ir vēlētāja griba. Un šie viņa aicinājums Lembergu iesēdināt, jāsaprot, ka cietumā, ka viņš tādā veidā redz politiskās cīņas to instrumentu klāstu. Un pat cik viņš ir pieteicies, ka viņš kandidēs par domas deputātu un par domas priekšsēdētāju vēlēšanās Ventspilī, kas būs šogad, tad laikam ir nobijies un redz to cerību tādā veidā, ka, nu, ja es būšu cietumā tajā laikā, kad būs vēlēšanas, tad Kaimiņam paveras lielākas iespējas. Šai ziņā es viņam pilnīgi piekrītu. Viņa priekšlikums un prasība ir loģiska, pamatota, bet es viņu neapsveicu. Jā, un par uzrunām. Atkal tur brauc virsū gan Vējonim, gan Kučinskim. Saka, ka kāpēc nebija karogi fonā. Nu, bet Obamam jau arī nebija karogi fonā. Viņš bija arī pie kamīna, ar sievu abi divi. Nu, kāpēc jābūt karogiem fonā? Nu, ar žaketi, bez žaketis. Nu, pirtī tak nebija. Nu, kāda problēma? Izslēdziet. Man liekas, ka es domāju, ka vispār jaunā gadā, tur dažas minūtes pirms jaunā gadā iestāšanās, teikt uzrunu, saprotot, kāda ir atmosfēra tur, kur jūs klausās, un ko tie klausītāji gaida. Viņi jau negaida to runu, viņi jau gaida tos 12, jeb 0, 0, 0, 0, pareizi. Un ielēja ko? Glāzē kaut ko, pat tie, kas nedzer. Pareizi. Un tādā atmosfērā teikt uzrunu, nu tas ir vairāk nekā sarežģīti. Man liekas, ka gan prezidents, gan premjers pateica, nu kā viņu uzskatīja, ka ko tai brīdī runāt, un premjers runāja daudz pragmatiskāk, tāpēc, ka viņš ir premjers, viņš atbild par saimnieciski politisko darbu, prezidents ir vairāk simbols, un viņš runāja par kaut kādām citām izpratnēm. Pārmet, ka, nu, kad lūk, sieva pateiks, ka mazbērns piedzimis. Cik cilvēki var būt truli? Nu, kur var būt tik truli? Nu, priecājieties, nu, prezidentam mazdēls, nu, kas tur slikts? Nu, ļoti labi. Viens latviešu bērns vairāk. Nē, nedrīkst, un tā vēl sieva nedrīkst būt, nu, kāpēc nedrīkst būt sieva? Es domāju, ka abi tas uzstāšanās veids bija netradicionāls priekš Latvijas, ja. Protams, Brežņevs runāja savādāk, un es saprotu, tad, kad Brežņevs runāja, tie, kas tagad protestē, es viņu protesta balsis nedzirdēju. Kā pa brīnumu. Ne, ka Brežņevs runāja, Staļins nebija dzirdējis. Brežņevs, ne kā Andropovs, ne kā Čerņenko, ne kā Gorbačovs, neviens neprotestēja. Tagad, kad mūsēji runā, tagad protestēja. Jā. Un Merkele, ka tur, Merkelē cits stāsts, Merkelē priekšā vēlēšanas, tikko bija terora akts Berlīnē, to organizēja un izpildīja tie paši bēgļi, par kuriem viņa tur milzīgi aicināja visu Eiropu, atveram durvis un lai brauc, cik var atbraukt. Jā, un tagad viņai vajag to menedžēt situāciju. Tā ir pilnīgi cita situācija. Latvijā tāda situācija, paldies Dievam, nav.